Kā zināms, Trumps vinnēja vēlēšanas. Un izskatās, ka vinnēja gan senātā, gan pārstāvju palātā, kas nozīmēs tagad visa Amerikā dancos pēc Trumpa stabulas. Ko viņš gribēs, to viņš izdarīs. Es domāju, demokrāti Amerikā ir paši vainīgi, jo nespēja atrast sakarīgu kandidātu, kas māk runāt pārliecinoši un argumentēti. Akciju tirgus uzlica jaunos augstumos, sasniedza jaunus rekordus un daudzas akcijas palecās pat pa virs 10% vienā dienā. Tādas akcijas kā Palantir un MicroStrategy, pa kurām es dziedāju slavas dziesmas vakar un pāris dienas atpakaļ, šobrīd arī ir rekorda augstā lēcienā. Būtisks ieguvums arī bija tiem investoriem, kuri investē tieši Amerikā, jo tā ir investīcija dolāros, un dolārs pieauga vērtībā gandrīz pat 2% šodien vienā dienā. Daudzas akcijas uzlica tik augstu, ka iespējams nenoturēsies tādos augstumos, jo kāds gribēs fiksēt peļņu, kā arī es neieteiktu uzreiz iepirkties pa tik augstām cenām, bet varbūt nedaudz nogaidīt. Kura tava akcija izauga visvairāk šodien?